Sveiciens maniem draugiem. Esmu aizbraucis no Latvijas, no Rīgas prom tagad uz Holandi, uz Helmondu. Un braucu gandrīz 20 stundas. Pat īsti neticēju, ka es to varu izdarīt pa visiem tiem ātrumposmiem, pa bāņiem, bet izdevās ļoti labi atbraukt. 1850 kilometrus. Pēc tam ļoti labi gulēju naktī un labi jūtos. Bet stāsts ir par eņģeļiem. Bieži vien cilvēki saka, vai ir eņģeļi, vai cilvēkam ir sargeņģeļi. Jā, katram cilvēkam ir sargeņģelis. Un autiņām arī var teikt, ka bija sargeņģelis. Tad, kad mēs lūdzam Dievu, Dievs par to visu vienmēr parūpējas. Izbraucām cauri Lietuvai un tad braucām pāri robežai uz Poliju. Un tur ir tas saucamais Suvalku koridors, kur vienā pusē ir Kaļiņingrada, otrā pusē Baltkrievija. Un pirms es izbraucu no Latvijas, jau bija maziņa līdzekļos informācija par to, kā Lukašenko ar saviem ģenerāļiem Baltkrievu diktators runā par to, kā ieņemt Suvalku koridoru. Tas apmēram 40 km garš tāds posms, lai varētu nošķirt Baltiju nost no pārējās Eiropas. Jā, tas ir tas, kas mūsu dienu nedrošajā laikmetā liek domāt par drošību. Citi domā par armijas, par NATO drošību. Katrs dara, kā saprot, kā spēj, pēc labākās sirdsapziņas. Bet mūsu nepieciešamība ir saprast to, ka ir Dievs, kas mūs sargā, ir Dievu kalpojošie gari, jeb eņģeļi, kuri vienmēr ir gatavi par mums parūpēties, kad atrodamies kādā nedrošā vietā. Un, ja arī tu jūties nedroši, tad zini, ka ir īstais brīdis sākt lūgt Dievu un jautāt: Dievs, vai tu esi atklājies man? Ir īstais brīdis sacīt viņam: Dievs sūta savus sargeņģeļus, vada mani, lai kaut kādos briesimbrīžos, kara draudu gadījumos vai jebkurā briesimbrīdī mēs varētu vienkārši sacīt: Dievs sūta savu palīdzību. Un tad viņš to dara, un kad viņš palīdz, vienmēr vajag viņam pateikties. Dievs labprāt nāk palīgā tiem, kas uz viņu sauc, uzticās viņam, pastāvīgi kā bērns savam tēvam jautā kaut kādus jautājumus. Un mēs esam šie bērni, kam šī palīdzība nepārtraukti ir vajadzīga. Kaut kā tā. Jautājiet, uzstādiet savus jautājumus un pārunāsim īsumā visas iespējamās atbildes. Sveiciens no Holandas.